Sveicināti, darbie skatītāji! Šodien man ir izkritusi īpaša iespēja piedalīties Jāņa Voyager kluba angļu projekta atklāšanā pirmizrādē, kā vien jūs to nosauksiet. Tā kā aiziet uz priekšu video! Protams, ka sākotnēji jāuzpild mašīna. Un nedaudz vēsturei cenas par degvielu. Tātad, kamēr putas dara savu darbu, man ir nedaudz laika, lai pastāstītu, kas tad šodien būs. Protams, pirmajā vietā ir projekta atklāšana, un man ir ļoti interesanti, kas tad tur tomēr būs, tāpēc, kad ļoti daudz esmu skatījies visus Jāņa projektus, visas zaļās vardes, to dodžu, ko viņš taisīja pa lēto naudu, un tā tālāk. Pa pilno Jāņa projektu man vienmēr patīk tās idejas un tas izpildījums, kādā viņš to visu taisa. Otrajā vietā gribētos pateikt, ka vienmēr ir interesanti pastīties, ko tad citi izdara un arī varbūt kaut kādas idejas pārņemt sev. Protams, ka laikam šis nebūs tas gadījums, jo tur ir pēc tā, ko esmu dzirdējis, ir ielikts ļoti daudz naudas, tāpēc varbūt šoreiz nebūs tas gadījums, kad es jums teikšu, ka tas nemaksā daudz un iztaisiet sev to. Bet, jebkurā gadījumā ir vērts pastīties un kaut ko jaunu gan jau ieraudzīsim. Un trešajā vietā ir, protams, tas, ka nekad nav par lieko pavadīt dienu ļoti jautri un ar interesantu kompāniju. Tā kā domāju, laiks mazgāt nost un laižam uz Ogri. Tālāk jau ceļu uz Ulbraku visi ir redzējuši 100 reizes caur Ulbraku uz Ogri, tāpēc es vienkārši izdaru to, ko vajag un laižam. Tad jau nākamā sekundē mēs esam Ogrē. Un aizmirsu pateikt vēl vienu punktu. Ir, protams, palīdzēt Jānim uzfilmēt to visu smuki ar droniņu. Un arī šodien patrenēties filmēt ar spoguļkameru. Ir man viena ideja, kuru es gribētu īstenot, lai, protams, jums būtu patīkamāk, un arī man. Bet cik smuka tomēr ir tā daba, neskatoties uz to, ka jau ir septembris un drīzumā ir rudens. Kāds skaita, ka rudenī pat paliek vēl smukāk. Bet, mēs ķeram pēdējos saules stariņus, kas ir no vasaras, un drīzumā, protams, visi mēs ejam ziemot. Ceļš nebija tik ilgs. Te viss kā vienmēr tāpat atmosfēra, tikpat labi, tikpat saulaini. Tā kā gaidam to vainīgo šodienas pasākumā un tad jau būs visa prezentācija. Nekad īsti iepriekš neesmu līdz šeit iekšā, nedaudz šodien sev atļaušos. Tā kā, ja jūs noīrējat banket zāli, šī tāda brīnišķīgā loža, priekš diviem aizvērties, apslēgties. Varbūt arī, kad sev mājās gribētu tādu. Viss tas, protams, smuki iebūvēts sienā. Nedaudz no antīko motociklu Jāva kluba. Šāds te smukumiņš arī šodien ar mums. Es iezīmu, ka такие еще. Un nejausmas, kāda viņi izskatās. Un saprot, visāda versija, saprot, es saku, viņš viņu vēl vajag naudu. Viņš saka, vajag, bet tad jau būs smuka, viņš zina tikai to. Man nedaudz piekrīt iespējas apskatīt, tā nav tā mašīna. Šis ir cilvēks ielicies 20 000 eiro šitanī tādā salonā. Protams, ka šeit ir tas centra konsolīte no nākamā. Šādas durvju kartes, visi sēdikļi pāršūti, viss ar ventilāciju, stūre. Tā kā mežanīgi baigi. Šitāda mašīna tiks tirgota nosdrīzumā. Protams, reku apšūts. Viss pa smuko nav vienā gabalā, šitāds stojkas viss. Divas detaļas, tā kā, ja kādam varbūt vēlme, tad viņš tirgojas. Ir iespēja nopirkt. Šāds ir tas projekts. Vairāk, protams, varēs apskatīt Jāņa kanālā. Kaut ko varbūt gudrāku, smukāku. Jā, kaut ko smukāku varbūt nedaudz vēlāk nofilmēt, tā kā bija tas sākotnējais plāns. Ļoti interesanti tāda detaļa. Visiem, kas tikko skatījušies līgo video, atkal alus darītava, plakām turbām. Čau! Sveiciens! Sveiki! Sveiciens! Kaut kā tā. Kā viņš vajag? Ja jūs pastīsieties, jūs atbīsiet viņu roku. Tu paskaties. Jā. Saprotiet, kā ir Red Bull, vai ne? Bet obligāti jābūt arī Gunbull.
Tā nevar būt. Nonācām mēs turbās, tā kā nedaudz tādas atmiņas no Līgo svētkiem. Tie baigi nekas nav izmainījies, viss tā kā parasti. Ļoti smuki, tīra daba. Nu, un principā mūsu tāds mini ceļojums nedaudz tuvojas nobeigumam. Braucāmies pie Dižozola un tad jau dosimies atpakaļ uz Kubugu. No Latvijas daba. Es tā saprotu, ka šodien mums ir tāds mini ceļojums pa Līgo. Nu, bet, ja bez jokiem, tad vienkārši šitāda programma. Toreiz uz Līgo tomēr nenobraucam šeit no Kalniņa. Pa taisno arī neizpeldējāmies, tā kā bija domāts. Bet, nu, visu tas lauks. Tagad tur tas tiltiņš, pa kur mēs gājām, viss šidēs ir tika nesen aizmirsts. Tā kā joprojām vēl ir atmiņās. Starp citu nedaudz par projekts Ābele, reku Jānim tāds nedaudz, parādīšu to, kas vēl varbūt nav YouTube. Ka kaut kādā tādā veidā jau top. Disku krāsa gan ir laba. Kaut kā tā. Īstenībā gribu nedaudz atklāt jums nelielu noslēpumu. Šis video bija vairāk domāts, ka varbūt ieskats nedaudz pagātnē. Tādīs laikos, kad vairāk cilvēki tomēr taisīja to Voyager tuningu. Tāpēc šobrīd esmu tādā mazā foto alējā, disko banketu zālē atvainojos un gribu nedaudz jums parādīt tos foto, kurus varbūt kāds jau ir 100 reizes redzējis, varbūt kādam būs jaunums. Tā kā tūlītām akcentēšu uzmanību uz dažiem foto. Nu ko, reku šāds projekts. Tāds projekts arī ir redzams mājaslapā, šis tieši projekts. Vairākās bildēs mājaslapā šīs ten projektiņš sacensības starp mūsu Vojīti un tos, es pati godīgi aizmirst nosaukumu tam otram tēlam. Un, protams, reku zaļā varde. Zaļā varde, kas bija iepriekšējais Jāņa Voyagers. Un arī, protams, diezgan interesants projekts bija sanācis. Un arī reku pirms zaļās vardes Jānim bija šāds ten Vojīts. Daudz dažādi ieskati no dažādām ekskursijām, kas šeit uz sienas stāv. Visa tā vēsture, viss, kas tā kāds notika agrāk, un reku tas tēls, par kuru es tieši runāju. Ļoti patīkami bija redzēt arī šo projektu, kas arī diezgan interesants tajā brīdī. Šobrīd mūsdienās jau nevienu ar to nepārsteigs, un jau ir 100 reizes tas redzēts, bet man šeit Jānis bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kas nogriez mašīnai jumtu un uztaisīja no viņas kabrioletu un pēc tam arī baseinu. Tā kā arī tas ir viens no tiem video, ko esmu iepriekš YouTube'ā skatījies un kas ir arī daļa no tā, kāpēc šis video kanāls ir vispār uzsākts. Vojīts, par kuru es nesen pats esmu bijis. Tā kā pasaku rallijs. Viss šis ir vēsturē, viss šis ir daudzreiz skatīts. Konkrēti nezinu kā citiem, bet konkrēti manā gadījumā 101 reizi esmu to visu apskatījis. Un 101 reizi ir apskatīt tie video, bildes, attēli, ņemtas idejas no turienes. Un tagad mēs nonākam pie domas, kāpēc šis video vispār bija. Tieši tāpēc, kad es gribēju parādīt to, kā agrāk taisīt tos vojīšus, un ka bez šobrīd esam nonākuši pie tā, ka mēs nopērkam vienkārši parastu mašīnu, jaunu, jā, bez problēmām, kādam tas patīk, uzliekam viņai diskus, nomainam pāris trubas izplūdē un celsim to pa projektu un braucam uz visādiem kārmītiem. Godīgi, tas nav tas piegājiens, ko gribētu redzēt. Jā, viņam, protams, ir visas iespējas, jā, viņš neko nav slikts, bet tomēr tā, lai to projektu saukt par pilnīgo projektu, nu nezinu, tas paliek katram uz izvēles, tā kā jūsu viedoklis varbūt uzrakstīts komentāros. Un es laikam ar šito ar jums šķiros, tā kā līdz nākamajai reizei. Paldies, ka bijāt ar mums. Atā! Kas, ja